Lūdzu. Šobrīd atrodamies pie Kristapa ielas 18, un es esmu biedrības Kristapa 18 pārstāve un arī valdes priekšsēdētāja, un šo te visu energoefektivitātes renovācijas periodu uzsākam no 2019. gada, un šis rezultāts 2023. gadā šo renovāciju pabeidzam. Ko jūs darījāt? Fasādi siltinājāt, siltummezgli? Ir siltināta fasāde, ir nomainīta pilnīgi apkures sistēma, ir veikti dažādi, teiksim, ūdens stāvvadu nomaiņas, un līdz ar to ir ielikti jauni arī skaitītāji, kuri tiek nolasīti attālināti. Ko tieši ar apkurs sistēmu darījāt? Jūs teicāt, mainījāt, tas mainīt esošo iestādījāt jau jaunu, cauri horizontāli? Nē, mums tas likās par dārgu, mēs uzlikām jaunas radiators katrā dzīvoklī un uzlikām arī, teiksim, attālināt nolasāmos rādījumus. Mēs varam, teiksim, katrs regulēt no siltumiem, cik viņam nepieciešams. Ko ar jumtu darījāt? Jums pilnīgāk tika mainīts, siltināts un vēniņi arī tika siltināti. Tika taisītas speciālās kāpnes, teiksim, kas ir saliekamas, lai nebūtu kaut kāds parasts kāpnes jāliek, ja kādam jātiek augšā. Un ventilācija? Ventilācija parastā fasāde, kur, ja jūs redzat, tad ir, teiksim, tas, un plus logos ielikti speciāli tādi ventiļi, kā viņi arī nosaukt. Jā, tā tas Kādēļ šāds vencis, jā, tā. Tas tika atstāts? Tas izvirziens uz āru iet nomainīti, teiksim, tika mainīti arī pērēs gāzes sistēmu, un līdz ar to viņš ir izvirzīts viss tā, ka tika renovēts, ja, tika akmens lielākā, teiksim, vata likt iekšā un savādāk to varēja piespēlēt. Kas vēl? Nu, tika mainīts, protams, durvis, jā, visas, teiksim, katrs tur var arī uzstādīt pie mājām, ja grib, bet viens ar to neņemāt, bet iespēja ir uzstādīt, teiksim, pašam kāds zvanu uzreiz, teiksim, paprasīt, pajautāt, kas pilnīgi ir izremontēti no jauna. Pagrabstāvs, katram ir savs pagrabs ar slēdzamo atslēgu, durvis tika mainīts, teiksim, visa vakarā tā, teiksim, numurzīme spīd, ja, un faktiski, teiksim, arī visa apgaismojums, teiksim, viņš automātiski apgaismojums, kāds, teiksim, brauc garām, tad viņi māju, uzreiz redz. Jā. Un kāds ir finansiālais ieguvums jūsu, piemēram, jūsu gadījumā tur? Teiksim, vasarā varbūt finansiāli drusciņi atšķirās, jo mums tomēr ir tās ar automu tā kā tās saistības, kuras ir nemainīgas, ja, bet ziemas periodā ir aptuveni ap 60 eiro starpīgi. Mēs maksājam kredītu, jā, un, teiksim, pretējā mājā ir pat lielāka tā maksājuma summa nekā mums ziem. Ar kredītu, ko? Jā, aptuveni. Nu, skatoties, kā tā plāna. Nu, jums apmēram ir, cik ir jūs? Man ir aptuveni kaut kur 50 uz manu dzīvokli. Starpība, ja? Jā. Vēl kādi jautājumi? Kā kopumā virzījās ar projektu virzību? Nu, kā veicās, jā? Vai bija kādi izaicinājumi, kas ir? Nu, teiksim, ja es būtu viena pat to darījis, nu, būtu bijuši daudāk izaicinājumi, bet mums bija projekta vadītājs, kas arī bija, teiksim, būvnieks, kas pārbaudīja visus darbus, ko veica. Bija ļoti pretīm nākoši firma patikā tāda, viņiem tas ir uzgadu laikā jāizdara.